Šobrīd atrodos Itālijā, Boloņā, mūsu ādas somu ražotājas butīka. Mēs iesim cauri tikai un vienīgi tām ādas somām, kuras ir tādas top un jaunākās. Jūs varat vispār paskatīties, par ko mums šeit iet runa. Cik milzīgs apjoms tas ir. Pasūtīt varēs šodien, rīt un parīt. Arī cenas dāmas man esot šeit uz vietas ir special offer. Tātad speciālais piedāvājums, kas mums nebūs pieejams mājaslapā un nebūs pieejams arī pēc tam. Tā kā pasūtīšana notiek tikai šodien, rīt un parīt par šīm cenām, kuras jūs tagad redzēsiet laivā un kuras pēc tam būs ierakstā. Pasūtīšana, kā notiek augšā, esmu piespraudusi jums WhatsApp numuru. Tātad ņemam no screenshotu uz to somiņu, kas jums interesē, un attiecīgi vienkārši rakstiet man WhatsAppā. Es parādīšu jums vienu foršu somas modelīti, miksiņa. Tātad dabīga āda ar dabīgu zamšādu. Ļoti interesants somas modelis, paskatieties kāds. Pirmkārt, viņai jau ir garais rokturītis, tad varam uzlikt šādi pleciņā. Bet paskatieties, cik viņai ir dāmas interesanti. Regulējumi vēl garie rokturīši. Tātad it kā šis būtu rokturis, kuru var noņemt. Un pēc tam mēs varam noregulēt garos rokturus un šādi te, nevis viņu plecā, šo varam noņemt. Es vienkārši tagad viņš stāvis, viņu neņemšu. Un tātad miksiņā āda glūdā ar zamšādu. Un paskatāmies ātri, kas mums ir iekšā. Klasiska odre, tātad dāmas ar kabatiņu uzrāvēslēdzēju. Ļoti viegla somiņa, tūlīt paskatīsimies, cik arī viņai ir cena. Tātad šīs somiņas cena dāmas ir 89 eiro. Tātad uzkāršu atpakaļ un parādīšu toņus. Starp citu, pēc garas dienas nav laba doma iet uz butīku vakarpusē, kad visi ir izārdījušies, visas plaukus izjaukuši. Tad skatāmies, kādas ir krāsas. Tātad ir konjaks, haki, viena palikusi pēdējā tau, ir vēl viens konjaks, melna un vīna krāsiņā. Šāda maziņa Chanel tipa somiņa, tad varam viņu šādi uzlikt pleciņā. Arī man patīk tas, ka viņai var saregulēt lencīti, siksnīju, ķēdīti, kā viņu grib saukt. Un varam nesāt viņu pakrast, diezgan te vēl līdz galam nenovilku, bet tāds maziņš krosbadīs sanāk. Tā kā var nesāt divējādi. Un iekšpusītē dāmas forši ir tas, ka ir priekšējā kabatiņa un ir kabatiņa uz rāvēslēdzēja. Un to parādīšu arī krāsas un pateikšu cenu. Cena dāma šai 75 eiro. 75 eiro, bet ir super daudz krāsas. Es domāju, ka pilnīgi pie katrām drēbēm var pievilkt. Tad mēģinām parādīt visas, kuras ir. Tad skatāmies kopā. Ļoti daudz krāsu, dažādu. Tā kā var izvēlēties, kādu krāsiņu sev vien vēlās. Parādīšu pilnīgi jaunu somas modeli, kurš vēl nav Sapjaunība bēgs, kurš vēl nav mūsu Telegrama kanālā, kurš ir tikko ienācis. Jums ir tā ekskluzīvā iespēja viņu redzēt pirmajā. Protams, Bottega ir iedvesmojusi ļoti daudz ražotājus tieši ražot somas ar šo te pinumiņu. Un tad paskatāmies uz vienu ļoti skaistu somas modeli. Pīterokturīši. Es teikšu tāda vidēja izmēra somiņa. Ir garā lence, kura ir vienkārši novienojama caur šo vietiņu un nedaudz regulējama. Tad somu vienmēr varēs uzmest šādi pleciņā. Un skatāmies, soma aizverās dāmas uz vienkārši magnetisku tādu podziņu. Un forši ir tas, ka iekšpusē ir kabatiņas rāvēslēdzēja pa vidu un vēl viena kabatiņa. Liekas, riktīgi superīgi somas modelītis. Un ir vairākās krāsiņās. Tādas somiņas cena ir 110 eiro, ja es nekļūdos. Tātad ir bēžā krāsiņā. Es uzreiz likšu jums tuvāk, jums tā būs ērtāk. Tātad bēža ir tāda kā haki, konjaks un melna krāsiņa. Un uzreiz pieķersimies klāt pie vēl viena jauna modelīša. Man jau menedžeri uzreiz nedaudz parādīja, kas ir ienācis tikko jauns. Uzskaties kādu mazu mīlīgu somiņa. Un īstenībā arī šie te krāsu sajaukumi arī izskatās īstenībā ļoti stilīgi. Tātad tā bēža krāsiņa, pilnīga āda ar brūniem rokturīšiem un akcentiem un atverās šādi. Paskaties, šāda feina odre ir tāda nedaudz zamšīga, iekšā maza somiņa, kā tu redzi. Un plus vēl varam viņu transformēt. Tad viņa kļūst šādu. Mēs varam vai nu viņu sasprust kopā, kā mēs gribam. Vai nu mēs viņu varam arī atvērt un nesāt. Tātad sāniņi ir vaļā. Un tad lūk, mēs viņu nesam uz rocības, uzliekam uz rocības. Un pateicoties lencītē, kura nav regulējuma dāmas, varam arī uzmest viņu šādi plecis. Kādas ir krāsas uz šo brīdi? Tātad taupe, beige, blue, yellow, blue un arī ir melnbaltā tā kā versija un nedaudz ar vēcu rozā. Tāds, un cenu es jums laikam dāmas viņai nepateicu. Skatāmies viņai cena. Šī ir 80 eiro. Skatāties, kāda interesanta zamšveida somiņa. Arī tas pats princips, man patīk īstenībā šitais princips, ka tu vari savilkt gan kā crossbody, gan kā šo te pleca somiņu vienkārši izlikt. Tāda te atvērās, kā viņa mums atverās. Ok, vienkārši izgāžās cauri. Šāds tas slēdzītis. Zamšveida, melna, te, kur ir bēšīga, ja, un tad re, kur ir šokolādīta man ir rāvēslēdzes, ļoti mīksta, ļoti viegla. Un iekšpusē ir kabatiņas rāvēslēdzēja dāmas. Tikko pamanīšu, nebija pat pati pamanījusi ejot. Tā kā mēs noteikti daudz ko vēl atklāsim ejot kopā pa plaukiem. Un šīs somiņas cena 80 eiro dāmas. Tā, es redzu vēl vienu jaunu somas modeli. Stājamies no un rādu jums. Wow. Man ļoti patīk tāda tā saucamā nedaudz matēta tipa āda. Tā piekriņa dāmas ir atsevišķi. Piekriņa, es nekļūdos, maksā kaut 19 eiro. Es ielikšu atsevišķu video par viņiem, iespējams, būtu beigās vēl piefilmējuši, aiziesim līdz plaukām. Te viņiem arī ir labā slānī, kā saka. Skaties tāda matētas ādas somiņa. Aizmugurē kabatiņa uz piepodziņu, rokturītis. Tā, skatīsimies, kā mums viņa atverās. Vienkārši, manuprāt, izvelkas ārā, jā, tāds mīks, pavisam mīks polsterēta vietiņa un uz magnētiņu. Un iekšpusē skatāmies, mums ir klasiska odre, kabatu uz rāvēslēdzēja, slip kabatiņa. Un ir arī garā lencītāms, kur ir regulējumi. Šī gan ir fēma soma.
Arī šādu somiņu vajag, tad varam uzlikt plecā. Man gan ir polsterēta žaka, tāpēc ļoti ērti plecā neuzlikšu. Bet ir vēl garā lence, tad nesāk kā crossbody. Un dāmas krāsas šobrīd vēl ir daudz, bet vēl viens svarīgs moments, kas jums ir jāatcerās, nevienmēr viss ir uz vietas. Tā kā bieži vien pat tas, kas ir demo pēdējais eksemplārs, man ir bijis ļoti daudz summas, kuras mēs pasūtam un kuras reāli ir tikai 1 vai 2 eksemplāri atbrauc uz Latviju un visam vienkārši vairāk nav un šajā periodā ļoti daudz izpērk. Tāpēc tātad skatāmies melna, konjaka, dark taupa ir ļoti skaists tonis, taupa tonis, un tas ir arī viss. Tu tas paskatīšos, tāda ir cena. Šeit būs 98 eiro. 98 eiro, 100% āda. Paskaties, cik interesants somas modelis, kā viņam aparāts kā vaislēdzēs, kaut vai sāksim ar to. Šādi te. Viens austiņa, otra austiņa. Šādā te veidā. Tad neko nevar pazaudēt. Un iekšpusītē ir tāda skaista interesanta odrība, es teikšu jau vasarīga. Un ir arī garā lencīta. Maza mīlīga somņa arī šajā te mapētajā ādā, kas ir īstenībā ļoti patīk. Šī man rokās ir bēša. Viņš varbūt izskatās balta, bet es teikšu tā, ka viņa tāda vēsa bēša. Bēša ir šāda. Dark taupa. Konjaks. Šāda te. Un melna klasika dāmas. Tātad, un šīs somiņas cena ir 100 eiro. Minējusi, kolekcijās bieži ir tie modeļi, kuri paliek no kolekcijas kolekciju, vienkārši viņi joprojām ir trendā. Tad viņi paliek kā bāzes modeļi kolekcijā. Tad parādu šādu interesantu somas modelīti. Tātad, šeit triks ir tāds, ka tas rokturis pagarinās. Pagarinās pateicoties šim slēdzītim, kur tu vari pēc tam šeit pieknotēt. Tu vienkārši pagarini viņu ar to domu, ka tu viņu hop, super forši uzliec pleciņā. Lūk, un arī 100%, protams, āda, mēnesis forma, 2 rāvējslēdzēji. Un skatāmies iekšpusītē būs slipkabatiņa. Dāmas vēl klāt, bez tā, viņa ir garā lence, tad var nesāt kā crossbody, tad viņas viņu nolaidam šādu te uz leju. Un šīs somiņas cena, dāmas, ir 98 eiro, un kā jūs redzat, augšējie tonīši, tos parādīšu jums tuvāk, lai jūs redzat tiešām super labi. Tātad sākot no taupa, konjaks, tāds tā kā fuksijas rozā, ļoti gaišs bēžs, vīna un melna krāsa. Teiksim tā, parasti šādas krokodila ādas somas ir ļoti cietas, bet šī ir tāda mātētas ādas un mīksti, jo viņi ir miksēti to grainskinu, kas ir ar gluda āda. Dāmas šai somai ir sudraba furnitūra, kas nav mazāk svarīgi, jo sudraba furnitūru maz ražo. Jā, līdz ar to tām, kurām patīk sudraba furnitūra, šis ir priekš jums. Iekšpusē ir gan rāvējslēdzējs, gan vēl sadalošu kabatu uz rāvējslēdzēju, ir arī garā lences slipkabata un vēl kabatu uz rāvējslēdzēju. Šāds modelītis un aizmugurē arī ir kabatiņā uz rāvējslēdzēju. Es teikšu tāda standarta izmēra rokas. Un runājot par krāsām, uzreiz rādu tuvāk, kas ir pieejams, tātad gaiša zila. Viena ir redzu tāda dusty pink, jā, bēša un tāda taupa pelēk brūna krāsiņa. Tāds, un to paskatīšos cena, 96 eiro ir cena. Tas ir viens no pirktākajiem ādas somu modeļiem, kopš brīža kā tas parādījās. Tātad interesanta somiņa miksīša. Tas ir forši. Ādas apakša tātad mazāk nostrāpējās. Attiecīgi zem šāda ar gludo ādu. Somiņa regulējās šādi te uz slēdzīti. Hi, yeah, you can leave it. I will take. Thank you very much. Aizmugurē ir rāvējslēdzējs. Interesanti ir tas, dāmas, ka viņa no šādas formas, atverot sānus, ātri kļūst par tādu ierastāku formu. Tā es tā. Šādi tā. Ciet, tas izskatās šādi. Un arī diezgan liela izmēra, es teikšu, A4 ietilpst. Tātad, un skatāmies iekšā ir rāvējslēdzējs, ja mēs, protams, atveram šais austiņas vaļā, tad šeit parādās tā tukšā vieta, bet saspraustas kopā tur noteikti tukša vieta nebūs. Un iekšā ir klasiska odare. Un, ja es nekļūdos, ja bija arī garā lence, gara lence regulējuma, zelta furnitūra. Tātad ir šokolādes krāsās, skatās šoreiz viņiem ir pilnīgi visas krāsas, kas ir super. Tā vienmēr nav. Tā kā reku no augšas varat redzēt, sākot no konjaka, šokolāde, kaut kas no zilajiem toņiem, melna un ir arī kaut kas vēl no vīna palicis. Tāks, un tūlītās skatāmies cenu 93 eiro. Un arī par cenām. Es arī biju jums iepriekš dāmas minējuši, ka cenas tādas, kādas es saucu tagad, ir uz speciālo piedāvājumu, kamēr es esmu šeit. Bet tā kā man ir melna ar sudrabu, tāda Hermes stila jostiņa, tad forši nav nekādas astes nekur, viņa vienkārši šādi te, rekur parādīšu, kā viņas regulējās. Tad tu to garumu šādi regulē. Kā tev vajag? Ja? Tātad rādu taupu krāsu, dark taupu krāsu, tā ar sudrabu, šādi te. Skatos, kas man ir atnests vēl. Šīs jostiņas izcer vienkārši uzreiz. Es viņas vispār vairs pēdīgi pat nevaru jums izlikt, vienkārši tiek izgrā. Šo gribēs visas šokolādi. Es tev esmu visas krāsas nopirkusi, jo es zinu, ka es varu variēt. Viņas ir super forši, gan vienkārši kā josta, gan uz žaketes pa virsu, gan virs kleitas, gan virs mēteļa. Vienkārši izcilas jostas dāmas. Un šokolādes krāsiņā tātad, kā jau teicu, ar zeltu. Kas mums ir šeit? Oranža ar zeltu. Viņam tālāk. Ir ievestas baltās. Un skatāmies, kas ir šeit. Melna ar sudrabu, tieši tā kā man. Melna ar sudrabu arī ļoti grūti dabūt, bet, protams, tās vienmēr izpērk. Un tā skatāmies, man ir sanest, es ceru, ka visas, yes, skatos iekšā. Un tā, tad kas ir vēl? Sarkana. Sarkanā. Tā, šīs jostiņas, ja es nemaldos, bija 45 eiro. 45 eiro. Šis ir jauns. Vīna krāsas jostiņa ar sudrabu. 45 eiro dāmas. 45 eiro. 100% safijāni āda. Tātad tā taupu krāsā ar zeltu. Daudz jauni tūņi. Iepriekš nebija. Dark taupa ar zeltu, baltiem diedzeņiem.
Ups. Un pēdējā, kas man ir rokās, ar sudrabu taupe. Šāda soma, daudz lielāka par A4 formātu, pilnīgi gluda āda, ļoti mīkstiņa, ļoti patīkama. Šis slēdzītis forši tas, ka šajā gadījumā ir tikai dekoratīvs, tā nav viņu jāviena katru dienu vaļā. Skatāmies, šeit ir pilns rāvējs slēdzējs. Un iekšpusē ir arī garā lenze, melna odarīte, nav melna, meloju. Bēšīga kabata uz rāvējs slēdzēja, divas slipkabatiņas, tāda kā klasika. Šāda te somiņa, aizmugurē nebūs nekas. Un somiņas cena dāmas ir 93 eiro. Un parādu uzreiz to plānā, kādas krāsas ir pieejamas šajā brīdī. Tātad melna, bēža, tumšāka bēža. Tagad ir ļoti dusty blue, dusty pink nāk iekšā un konjaks. Un es īstenībā varu jums parādīt vienu tādu somas modeli, kurš ienāca, viņu izgrāba, viņš pazuda un tagad atkal viņš ir ienācis. Parādīšu, noteikti esat šo somu pamanījušas. Gan trendīgā dizainā, gan super ietilpīgi. Jau varat uzreiz saprast pēc dibena izmēra, jau vairāk kā sprīdis. Šāda te somiņa cena viņai dāmas ir 110 eiro. Tātad garie rokturi, uzreiz varam uzlikt plecā. Šādi te. Šis ir platākais koridors, ko mēs darīsim, kad aiziesim uz mazo nišu. Un arī divi rāvējslēdzēji, tie slēdzīši. Iekšpusē vienkārši šāda sodere, ļoti daudz vieta. Kāpēc uz rāvējslēdzēji divas slitkabatiņas. Parādīšu arī krāsiņas. Un tātad no krāsiņām šis, es teiktu, tāds taup, rozīgs, tad konjaka tonis, bēšais tonītis un dark taupel tonītis ir pieejams. Manīšu, varbūt tas ir vērts arī jums parādīt viņas tuvāk. Arī daudz krāsas šoreiz pieejams. Tāda ļoti liela ietilpīga soma arī, tāda kā koferīša, paskaties, cik biezi forši rokturi. Ļoti ietilpīga. Un iekšpusē paskaties, kāda forša garā lence, platā, nav šauriņā. Un ir klasiska odarība vienkārši iekšā. Tāda te soma. Un soma cena 100 eiro. Un ir arī gaišie toņi uzreiz parādīšu. Tāda balta, bēža, melna un konjaka krāsiņā. Dāmas vēl ejam tālāk, to šodien ļoti busy. Pirmdiena, visi visu grib. Tātad, un ko es vēl jums parādīšu, šis somas modelītis īstenībā ir ļoti forši. Pirmkārt, ne tikai ērts, bet arī ietilpīgs, ļoti stilīgs dizains. Paskaties, ļoti maiga, patīkama āda. Nu tāda, ka super miks, ir daudz, ka pilnīgi gribās čamdīt. Lūk, garie rokturi, rāda sarka, pērmaņa pēc. Uzreiz var uzlikt pleciņā. Forši ir tas, ka ir safety, tā kā drošība, jā, ka somiņā ir slēdzīša aizdara. Un skatīt, dāmas, cik forši ir skatīta. Tātad ir gan kabata uzrāmēs, tā ir sadroša kabatiņa, slik kabatiņa. Un forši ir tas, kad ir arī sarkana odre, tā kā nekas neizceļās, jā. Lūk. Šāda somiņa aizmugurē nav nekas, un, kā jūs redzat, toņi arī šobrīd ir pieejami gandrīz visi toņi, kas ir bijuši, tā kā redziet, plus summer editions, jā. Lūk, parāda arī krāsiņas, protams, kā bez gaižas zilās, un, protams, kā arī bez melnas, un nepateicoties cenu 112 eiro. Nezinu, kāpēc šīs somas modelītis nav izpelnījies savu saules gaismu, bet, es teikšu tā, šobrīd ne tikai garanā forma ir trendīga dāmas. Pirmkārt, arī viņa ir tāda kā nedaudz koferīša tipa, arī pietiekoši liela izmēra A4. 13 colu portatīvais dators ikdienas skrējienam, man liekas, izcila vienkārši soma. Šāda te, arī rāvējslēdzējs no abām pusēm, var atvērt, iekšā vienkārši super. Kabatiņa uz rāvējslēdzēju, liela slika kabatiņa, pateikšu uzreiz arī cenu 110 eiro, ļoti patīkama maiga, tāda pusmatēta āda. Šāda te, nu, dāmas no krāsām, kā jūs redzat, cik jūs redzat, tātad ir pieejama gan, es patīšu šeit, tāds tauptonis, jā, un konjekatūras. Un tad maziem cilvēciem kā man, bailes kaut ko sagāst, un nevar neko uzkārt. Tātad šāds somas modelītis, sudraba furnitūra arī diezgan iecienīts. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudz atveras. Jā, 3 dažādi lieli nodalījumi aizmugurē kabatas rādēs, ļoti liels izmērs, attiecīgi lielāks nekā A4. Tāda rokas soma ikdienai darba skrienamā izcila. Un kas attiecas uz toņiem, reku uzreiz parādu konjaka, taupa tonis, baltais un viegli bēžs. Un šai somiņai cena dāmas ir 102 eiro. Šoperis, bet stepēts un ādas. Paskatieties. Dažreiz mums vajag tādas lielas skrienamās somas pareizi. Uzmetam uzreiz plecā. Varam ļoti tik daudz ko ielikt. Ir rāvējslēdzējs, šādi te. Forši iekšā maciņš, tad man patīk arī vienmēr tāpēc sīkums var glabāt. Paskatieties, tāda klasiska odere. Ļoti foršs variants. Šobrīd ir pieejama bēža, melna un balta versija. Un viņas cena dāmas ir 108 eiro. Parādīšu jums vēl vienu kādu Chanel tipa somu. Lielo versiju. Iepriekšējā reizītēs jums rādīju mazās versijas, un tad sākām arī mazo, bet ir tāda liela versija A4 formātā. Šādi arī rādu jums tādu vecrauzā krāsiņa. Arī tas pats variants, kad varam šādi te savilkt un pārnest jau plecā, piemēram, ja. Varam savilkt šādu uzlikt viņu plecā. Liela soma. Un tātad atverās šādi tev slēdzīte. Un ejam iekšā, forši tas ir šāda sadalošā kabata, tad labāk varam organizēt somu saturu, pēc tam 2 atsevišķas patreiz. Tātad ļoti viegli organizēt iekšā saturu. Un šeit soma maksā 98 eiro. Priekš tā, kas ir lielas somas, super. Un redziet, ir arī šāda versija, kas kāda stepēts, bet šādā te iešuvīšu stripku formā. Paskatīšos šīs somas cena. Arī 98. Tā kā visas pieejamās krāsas no augšpuses. Šo tādu nebiju redzējusi mainī kelnī, bet paskatīties dāmas.
krokodila ādā un nedaudz lakotā. Šis ir jauns, šādas es neesmu redzējusi vēl. Nekur nav bijis, jo šeit es pati redzu arī jaunos moduļus, kuri vēl pat nav vispār ienākušie publiski, mēs neredzam viņus. Tātad attiecīgi atveras no priekšpusītes, nedaudz traucē plēvītes, bet negribas plēst nost. Atverās iekšpusē ādas odrīta un tādas kabatiņas rāvēslēdzēja. Protams, dāmas ir arī garā lens, un kā es teicu, kā bez maziņas somas. Man pašai šāda maza melna. Latvijā, protams, ir sniegs un nenāk domas par to, ka vajadzētu kaut ko gaišu, bet Itālijā ir silti un jau viss notiek. Tā kā šie ir visi piemie toņi. Tāds un cena dāmas 85 eiro. Parādīšu vēl vienu jaunu somas moduli. Šis somas modelīts līdz šim bija pieejams tikai vienīgi šādā te presētas ādas versijā. Tagad ir miksā ar zamšāru. Tā, nesalauzt, atveru šādi. Ir rāvēslēdzējs, ir arī garā lencīte. Tas ir tipisks crossbody dāmas. Aizmugurē nebūs nekāda kabatiņa. Tā, un skatāmies cenu. Cena dāmas ir 89 eiro. Un arī paskatieties, cik daudz krāsu ir. Tā kā arī principā gribēju jums parādīt vēl vienu somas modeli, viņš pieejams tikai konjaka krāsā. Mēs varam īstenībā paskatīties, ko es jums varu parādīt veselu paleti ar šīm nedaudz tādām kā, teikšu, polene stila somiņām. Ļoti mīkstas, maigas ādas. Paņemšu tikās vienu parādīšu jums tuvāk. Protams, pavasari parādīšu jums, lai jums ir saulītas sajūta. Dzirdēju, ka Latvijā bija šonakt ļoti augsta. Tad nu tādā šāds rokrītis, ļoti skaists, ļoti ērti paņemama somiņa, tāda vidēja izmēra, nav nekāda mazulīte. Un ir aizslēdzējs, un ir arī šāda te garā lencīte, tātad attiecīgi mēs viņu varam nesāt arī kā crossbody somu. 89 eiro. 89 eiro krāsniņas jums jau rādīja. Kā jūs redzat, šādi tad viss notiek. To veidu šādi prom. Saliek grozes un aizved visu prom, tāpēc aizpēc, kamēr jums runāju, arī iesnāks te kaut kas jau par pazist. Es pamēģināšu pārorganizēt un nekur nepakrist. Tātad, dāmas, šīs somas modelītes. Skatos ir tas, kas ir garana forma, arī nedaudz tāds Hermes dizaina iedvesme. Lūk, šādi garie rokļi, kas iesprāžās uz šādu podziņu, pilnīgā zamšāra. Šo somas moduli vienkārši visu laiku izpēr. Es pat neesmu jums paspējis vispār viņu izlikt, viņu vienkārši visu laiku izpēr. Lūk, strādu jums tāds kā taupa tonīts, es viņu teiktu, šis būs. Tā, skatāmies iekšā pilnīgs rāvēslēdzējs, klasiska otra ar kabatiņu rāvēslēdzēju un sliku kabatiņu. Un dāmas cena ir 90 eiro. 90 eiro un mēģināšu tūlītās parādīt visus iespējamos toņus. Tātad šokolāde, šokolāde. Mēģināsim tā, kas te ir gūzma šobrīd, mēģinam, tātad vīna krāsa, arī kur arī uzliec. Īstenībā šī ir tumšāka šokolāde. Jums izskatās melns, bet dāmas tā nav melna. Tā ir tāda, ļoti, ļoti tumša šokolāde. Melna ir šī. Tad ir vīna krāsiņā, tad ir, es teiktu, tad brūna, varbūt, ja ne šokolāde. Un, tur ir visi tie paši toņi. Lūk, tas ir tāds jauniņš, zinu, ka vienmēr viņu rītīgi forši izspērks. Tāds parādīšu jums vēl viena polēna dizaina iedvesmota somiņa. Crossbody, pleca somiņu, mēnesis formā. Tātad, var regulēt sāniņus uz šādām te podziņai. Var nest viņu plecā, vai arī uztaisīt tam crossbody somiņu, pagarinot šo lencīti. Rāvēslēdzējs. Iekšpusē tāda zemšveidīga odarīte ar sliku kabatiņu. Dām šīm somiņām cena ir 102 eiro. Un es parādīšu šādi būs vieglāk. Visi toņi. Visi pieejamie toņi. Šis somas modelītis līdz šim bija tādā cietinātā ādas versijā. Tāds bišķiņ Gucci stailis, teikšu, ja. Zamšādiņa. Izvalkās ārā vienkārši šāds stēpēts tāds kā pārlociņš mīksts un pilnīgs rāvēslēdzējs. Iekšpusē ir sārkana auduma odarīte. Un ir diezgan plata arī pleca lence, un kā redzat, viņi arī regulējās. Šis ir ļoti skaists modelis, līdz šim bija pieejams tikai gludas ādas versijā. Tātad, un cena dāmas ir 86 eiro. Un kā mēs redzam, repetīvām pielikts, ir parādīts, ka pielikts. Pielikta garā lence, jau mums varam piemērīties. Smuks, modelis riktīgi smuks un vīna krāsā. Šokolāde, ļoti daudz toņi dāmas, vēlreiz rādījumu šādi no augšas. Tad visi pieejamie toņi. Atkal jums izskatās melna, bet tā ir tumša šokolāde. Maza, mīlīga somiņa, tāda vidēja izmēra. Tad divi sānu kapatas kabata. Pa vidu citas rāvēslēdzēju un ir arī garā lence un arī pieejami daudz dāmas toņu šoreiz. Tad es arī piestāju un cena viņai ir 85 eiro. Lūk, tad cik daudz toņu. Ļoti daudz toņu. Un starp citu parādīšu jums mazo versiju somiņai, kur iepriekšējā butīka rādīju, kas ir šobrīd top, tikai no krāsām vairs nav nekas daudz. Bet šī somiņa tikai mazākā versijā. Arī šī sarkanā odara, slēdzīša aizdara un tātad iekšā somiņa šādu te audumu, kurā var savietot sīkušņus. Un skatāmies cenu. Cena šai būs 92 eiro. Tātad ir konjaka. Mēs mēģināsim kaut kā šādu parādīt šādu toņu. Ir vēl tādi interesanti miksi, paskatieties. Un kaut kas arī no gaišajiem toņīšiem. Ir šīs te mazās mīlīgās somiņas rādījums Ivory toni. Grūti man vienmēr viņu nosaukt, viņš nav īsti gaiši pelēks un nav arī balts. Viņš tāds ziloņa kaula krāsā. Tātad šādi sasprāžās ciet rokrītis. Tāds pakriesīšu atpakaļ jums, lai es varu parādīt jums vairāk mazā somiņa. Tad viņai ir arī garā lence, lai viņu var pārlikt kā crossbody, bet tāda maza somiņa vienmēr nodara. Tātad ir garā lence, kā minēju. Un
tādas kabatiņu zrāvēslēdzēm, maziņas slipkabatiņu. Īstenībā ar tādu somiņu tu vari doties uz kafejnus, tu vari doties uz randiņā, tu vari doties uz teātri, tu vari iziet vienkārši. Un arī kā crossbody izskatās riktīgi forši un dāmas, viņai cena šai ir 95 eiro un parāda uzreiz tik krāsas, ir arī šokolāde. Tā kā reku šeit. Tātad lielāks par A4 formātu miksiņš. Plūdāda ar zamšādu. Šāda te plati tāda rokturīši. Un paskaties dāmas iekšpusē kā. Tad atverās šāda sāniņi. Un ir tā veislēdzies, tā kā sanāk divas atsevišķas sānu kabatas un klasiskais variants iekšpusītē. Plus ir arī platā lence, tad, lai varētu somu uzlikt plecā. Un tad tūlītās es parādīšu, kāds izskatās šādi te. Ļoti labs formāts, es uzskatu, arī pietiekoši klasiska izskata. Plus ir, ja tu samiksē zamšādu ar gludo ādu, rokturi nedilst, jo viņi nav no zamšādas, bet viņi ir no ādas. Un, protams, arī tas, ka tu vari viņā daudz ievietot. Un tad nobraucam pa plauktu, paskatāmies, kādi toņi ir savesti. Jā, kādi toņi ir pieejami šobrīd. 95 eiro. Balenciagas bija iedvesmots somas modelis. Tātad iepriekš jums rādu iepriekšējā butīka bija lielā versija, šeit atrodas mazā versija. Mazā versija varētu būt, A4 formāts varbūt bišķiņ mazāk. Tātad viņai jau ir garie rokuri, varam uzlikt šādi plecā. Kas man vēl šajā somiņā patīk, un tik polstri traucē, ir tas, ka somai attaisot sānu malas, viņa iegūst jau tādu oversizingāku formas. Somas izskatu, un es pat teiktu, savienojās, es pat teiktu, ka nedaudz ausu formu iegūst. Tāda te, redzat, soma no tādas mazākas palielinājās uz lielāku. Plus šīs te tu vari piepogāt uz augšu, iegūst jau citu izskatu nedaudz. Vari piepogāt uz leju. Plus dāmas šeit ir kabatiņa, slēgtā plusu. Nav aizdere nekāda, bet iekšā ir ādas kabata un divas tādas slip kabatiņas vēl paslēgtas sāniņā. Un skatos mazajai versijai ir arī garā lence. Tad attiecīgi var pievienot šeit un vēl pat uzlikt plecā. Un tur tās mēģināsim atrast praisu tādu. Un šīs somiņas cenas dāmas ir 112 eiro. Ļoti skaisti tādi. Ļoti deep green. Šāda krāsiņa. Un kaut kas mums arī no šiem smilšatonīšiem. Tātad šis būs tās tā kā karameli. Un šis būs vanīciņš. Viņi jau pamanījusi tādu arī tāds klasiskais variants. Darēs ikdienas skrējiem ļoti ietilpīga soma. Šāda te arī tā kā nedaudz it kā Birkins stila varianta, bet nedaudz cita variācija. Arī garais lāvējs slēdzējs un tad ir klasiska odra. Bet šeit dāmas noteikti var ielikt portatīvo datoru, šeit var ielikt noteikti A4 formātu brīdi un var pat diezgan daudz ielikt, pirms tās skatāmies, jā. Šīs somas cena dāmas ir 99 eiro un šobrīd ir pieejamas, skatos, vai ir divas krāsas, pirmīt ir vairāk kāds paspēja jau. Pirms manī atskriet, tad konjaks un ar tautu tonī tas ir pieejams šobrīd uz vietas. Un ir viens pilnīgi jauns modelis, mēģināšu līdz viņam aizsniegties. Tātad re, kur augšā parādīšu jums. Tātad ir tikko izpakots jau redzu pēc burzījuma. Tātad skatāmies dāmas. Ir kāds piekariņš. Redzās uz augšu. Gari, rokturi. Tāda te forma. Mugurīte. Uzliksim plecā. Šādi te. Un varam vaļā. Kāda ir aizdara. Jūs pati ir aizmašana. Ok. Ļoti stipri magnēti savelkas pa vidu. Un iekšpusē šāda ļoti stilīga odarīte. Un cena dāmas viņai ir 105 eiro. Upe, dārga talpa, konjaks. Tik vēl laivu taisīt vairs nevar viss. Tāks, ejam tālāk. Ejam tādīšu jums modeli, kur jūs arī tieši sūtat. Ņemšu tādu šipa, lai jūs redzat tonis. Tātad talpa, beižu konjaks un melna krāsniņa. Arī foršs somas modelītis aizverās uz šādu te āķīti. Iekšpusē būs ādas odre ar kabatiņu uz rāvējslēdzēja. Šāds piekariņš. Ir arī garā lence. Zinu, ka šis soma modelis arī ir ļoti iemīļots. 108 eiro dāmas. Parādu jaunās kolekcijas somas modeli. Nav vēl arī mūsu mājaslapā, nav arī vēl mūsu telegramā. Tātad šāds interesants somas modelītis, kāds jau ir viņa pavirinājis, gribēja paskatīties, kas ir iekšā. Tātad aizveram pilnībā ciet. Šāds te, tad kā neliela ausu soma, es teiktu tā, uzliekam uz ociņas. Ļoti liels, pietiekami labs izmērs, ļoti vieglas, starp citu. Paskaties, cik interesanti. Viņai ir augšpusīte. Tā kā tās ausis paliek šeit te vaļējas. Un tu iekļūst iekšā vienkārši ar šo rāvējslēdzēju iekšpusē klasiska odara. Ļoti interesants. Somas modelis nebija pati pataustījusi vēl. Bet, skatos, vēl ir podziņas sānā. Tas izskaidro to, kāpēc ir sānu malas brīvas. Tas nozīmē to, ka ir jāiepogā. Aha, redzu, jau gaišai tā izdarīts. Šādi te dāmas varam aizpogāt ciet sānus. Tāpēc arī viņai ir tāda īsāka augšpusīte. Lūk, soma jau kļūst šādi. Un pat cēlot atpakaļ. Lūk, piemēram, bēšai, kāds jau to izdarījis arī, ja? Bēša, tātad cēna skatos 92 eiro, šokolāde, melna, ir tums dārkaula un ir arī gaiša zila, kas ir ļoti trendā šajā sezonā ir aizgājusi gaiša zilā. Maksī lielā versija, konjaka krāsā ar zeltu, Balenciaga iedvesmotā ādas somiņa, ļoti ietilpīga, milzīga, es teiktu, pilnīgi. Neskatoties to, ka rokas pietiekoši liels priekš pleca, vēl ir ar garā lence, ādas kabatiņa uz rāvējslēdzēja, aizmugurē arī šīs divās lielās ādas kabatas. Nu, uz manī, uz 1,60 m, viņa laikam ir ļoti milzīga, bet kādai garākai dāmai izcili.
Un te viņai ir 122. Par zamšu mēs runājām jaunie toņi, kurus biju tur iepriekš noķērusi. Tātad ir šis te Dusty Pink lūtonis, un jūs redzat tāds citronu krāsiņā. Bet, protams, visa klasika vienmēr ir bijusi šī soma, kas tieši ir gludas ādas versijā. Arī tas pats variants atveram šādi te no augšpuses, tiekam iekšā somā, priekšpusi vispār nemaz nevajag gaisni. Bet arī šeit no priekšpuses var tikt iekšā. Ja? Liela, ietilpīga soma ikdienas vajadzībām, brīvi A4 formāts. Un ļoti daudz dažādās krāsās, dāmas, un šai cena ir 93 eiro. 93 eiro par tādu superīgu lielu somu. Un es jums tūlīt tās rādu krāsas. Šoreiz tiešām, paskatieties, cik daudz krāsu. Parasti tā negadās. Šoreiz tiešām ir ļoti, ļoti daudz krāsu. Tur mēs varam apskatīties toņus. Daudz toņus. Parādīšu vienu no tuvākajām, paņemsim dēšo. Tāda kā hobo stila soma. Zamšs, apakšā dupsītes ir no gludas ādas, tātad nesasmērēsies. Liela, ietilpīga skrienamā soma, varēsi salikt ļoti daudz ko, kas tev būs nepieciešams ikdienā. Aizveras vienkārši šādu friķīti, ja gribās sasiet, un iekšpusītē ir arī šāds maciņš kaut kādiem, piemēram, sīkumiņiem. Un tas ir arī viss, jo odrīt ir tāda zamšveidīga. Un šobrīd 95 eiro, dāmas, 95 eiro par šo skaistumu. To, ko rādīju ādas iepriekšējā ražotnē, parādīšu arī topiņu no klača somiņām šajā ražotnē. Tikai šeit, dāmas, ir zamšiņš. Šīs te superīgās klača somiņas, kas ir tāda maziņa, stilīga, kičīga somiņa. Atverās, teikšu, ļoti droši. Neviens iekšā somā noteikti netiks, jo ir šāds te pārlociņš. Un, lūk, iekšpusītē garā lence var nest arī kā krosbodī somiņu, kabatiņa uzvarā vaislēdzēja. Ļoti mīlīga, skaista somiņa. Un tūlīt jums pateikšu, dāmas, arī somiņas cena 70 eiro. 70 eiro. Jā, tas ir sašķīkāts 70 eiro. Tātad, un mēģināšu jums krāsas nolasīt ļoti ātri. Skatāmies krāsas. Tātad, šīs ir visas pieejamās krāsiņas. Šobrīd būs melna viena, un arī smuki brūnie tūniši, kaut kas no hakī. Taupa, un arī šis te Dusty Pinks jau ir nāk iekšā krāsiņas. Tā, sāksim ar to, ka viņa ir šāda ļoti plata lence. Es jūs kādu mazu mīlīgu somiņu. Kā tagad negribēju? Vienkārši dievīga. Es kādreiz, ko vajag uzlikt no maziņu somiņu, kaut kā aiziet. Vienkārši maza mīlīga tāda. Šāda te somiņa aizmugurē ir kā patīkiem, kaut kādām, nezinu, kartītei vai kaut kādām atslēdziņām. Slēdzītis drošs. Iekšpusītē ādas odrīt ir slikta. Un paskatīsimies lūk, kā tas izskatās, ka mēs viņai uzliekam lenci. Tātad, kā tas varētu izskatīties, uzliekam. Uzliekam kāda maza forša somiņa. Plata lence, nekas nespiežas plecā. Ļoti, ļoti viegli. Kaut kur pat vajag viņam ceļot, kur draudzenēm aiziet. Pasēdēt ritīgi forši var būt. Tāks, un dāma šīs somiņas mīlītes cena ir 87 eiro. Ievilk pilnīgi pie jebkā. Paskaties, cik daudz. Ļoti daudz dažādu krāsiņu. Arī balta. Rekur viņš ir. Parādu arī šo te variantiņu. Piemēram, paņemsim šādu dārgu tautu tonīti. Tad arī tas pats atverās uz šādu te slēdzīti. Tad iekšpusē platā lence, kas nav mazāk svarīgi. Un ir dāmas ādas odarīte. Ar vienu kabatiņu uz rāvēslēcēju. Tātad šīs es vēl jums gribēju parādīt. Un arī šoreiz vālu šis savas daudz toņu. Un cena dāmas ir 99 eiro. Paskatieties. Ļoti daudz tonīšu šoreiz. Furtipa šādas te somā garās lences. Tādas, hop. Dažādas krāsas, arī parasti izkrāta, tur nav izpildāk krāsas, nav ko parādīt. Grafīta pelēka. Nē, 18 eiro dāmas, 18 eiro. Un pilkšķiņas tuvāk tonīšu sienu gadījumā kādai gribās kaut ko tādu pūkainu foršu kā aksesuāru savai somiņai. Man jau likās, ka es Tedī redzēju, tad arī no Tedī ir šis tas arī viņiem pieejams. Kas ir no somu piekariņiem? Tātad ir interesanti jaunas šādas te kabantītas, ļoti skaistas šādas. Ir arī tādas, kas piekarās pie somas un, kā tagad ir modē, arī pie jostām varam piekārt. Paskaties, cik daudz dažādu krāsu variāciju. Un, protams, klasika, kas ir šie te foršie sunīši. Arī es nekļūdos, dāmas, kaut 19 eiro, man liekas, bija piekariņš 19 eiro. Gaiši zili, balti, dzelteni, zāļi, sarkani. Jaunums, šāds te piekariņš, tāds viņš laikam maksā 19 eiro, jā. Tad attiecīgi ir divos tonīšos, vai es jau aizslīdēju, divos tonīšos. Ir tādas zemenītes. Piekariņi ir arī vispār ļoti interesanti tādi kā kombinācijas. Tas ir dažādu veidu. Ar sudrabu, ar zeltu. Arī tas pats šeit. Un man patīk īstenībā šie. Es jums parādīšu, varbūt tās šādā veidā. Tu tā grūti nest. Paskatieties, kādi forši piekariņi. Ar mazu somiņu jau komplektā. Tur tās parādīšu jums. Bija kaut kur izņemts. Ir arī melns. Saskaits vienkārši ir melna. Balti, vēl smuki. Skaties, kādu foršu. Foršu šāds ir piekariņš maziņa somiņa. Viņa pat var atvērt, izskatas. Nu jā, šeit jau var kaut ko vēl noslēgt. Mazu konfektīti, piemēram. Kādreiz jau gribās. Lūk, šādi tie forši piekariņi vairākās krāsās, un tur bija izņemts balts. Liekas, tagad jau pie somām ritīgi trendīs, tad cik jums neparādīja uz rostilu lielo somu. Bija arī krāsas pieejams, novērsos, bet es jums iefilmēšu arī pēc tam. Tā kā pie viņām klāt vispār vēl blondīti izskatās. Un, kā es jums arī teicu, viņiem šeit ir riktīgi daudz šīs te pie somām liekamās tādas ķēdītes ar lapatiņu kopā. Un rekur ļoti daudz ar apakšpusītē. Paskaties, cik ļoti labi tas izskatās. Šādas te
Jauks skaists lakatiņš. Tas arī nekļūdos kaut kā 19 eiro dāmas. Nu ko, izskatās, ka šis viss lielais kvantums būs lielākā mērā apskatīts. Vairāk tādi modeļi jau bija paspēti samainīt iepriekšējā ražotnē. Šeit ir viss tas, kas skrien. Rīt vēl noteikti turpināšu iefilmēt gan saturu, gan rādīšu vēl pa plaukiem tīri nobraukšu un parādīšu, kas vēl ir pirms, ko iespējams neesmu mums atrādījusi. Un ko? Principā sūtiet savus screenshotus uz WhatsApp telefonu numuru, droši rakstiet Instagramā mums, Facebookā. Un, kā es minēju, šī ieraksta laikā, kā arī rīt parīt un aizparīt, rīt parīt, šodien, rīt un parīt, ir spēkā šīs cenas, kuras es saucu laiva laikā, un, protams, arī tie, kas skatīsies ierakstā. Kā paldies visiem, ka bijāt kopā ar mani. Esmu nopelnījusi doties atpūsties, jo šī bija ļoti intensīva diena arī man. Rītā man būs satura diena, rīt staigāšu, filmēšu, iefilmēšu kaut ko, lai arī no priekš mums mājās, vai priekš mājaslapas. Tāpēc šo ierakstu mēģināšu saglabāt. Lai visiem foršs vakars!